18. novembris ir datums, kad Latvijas Republika atzīmē proklamēšanas gada dienu. Šogad Latvijai aprit 95 gadi. 18. novembris ir datums, kas īpašs katram latvietim. Tā ir diena, kad latviešu tauta saliedējas un pārtop vienā veselumā. Tā ir diena, kad jābūt te, Latvijā, bet ne visiem tas ir iespējams. Un viena no tiem ir Ventspils basketbolists, kas FIBA izaicinājuma kausa ietvaros dienu vēlāk aizdīs spēli Austrijā pret Vīnes Cepteru. Līdz ar to Latvijas dzimšanas diena sagaidīta tiks citā zemē. Mums tā sanāk bieži vien, kad sportists dzīve, kad svētki tiek atlikt, un šoreiz tā sanāk. Neko darīt. Jāsagādā savu dāvanu, tur būs. Tā ir, kā ir, bet es domāju, ka tas viennozīmīgi varētu palīdzēt gan mums kā komandai, gan motivācija, piemēram, par godu un tā tālāk, ka mēs varētu izdarīt lielas lietas. Es domāju, ka mēs viennozīmīgi varam arī nosvinēt valsts svētkus arī citā valstī. Es domāju, tāds un tā šeit nav bijis, un tāds, laikam, būs man pirmo reizi, bet, viss notiek pirmo reizi un viennozīmīgi izmantot, un man ir prieks par to. Neierast. Ir tā, ka parasti aiziet kaut kur uz kādiem sabiedriskiem pasākumiem, uz skolu, piemēram, savu veco, kur taisi gaismas ceļ no svecītēm, bet, nekas var dzīvos. Tas ir pierast lieta īstenībā mūsu darbā, tā kā nekas tāds īpašs. Protams, patīkam to dienu izbaudīt kopā ar ģimeni, bet kā ir, tā ir nekāds problēmas nav arī, ja ir jādara kaut kas šajā dienā. Tieši basketbols ziņā tā nav pirmā reize, domāju. Kādas labās sajūtas droši vien nav un būt mājās tagad vēl nē, bet vakarā ar ģimeni pasēdējis, māma kūku cep, garšīgi. Tā man aizies gar degunu, bet nekas, tāds darbs basketbolistiem. Katrs novēl jums katram nosvinēt svētkus, kā jums pašam patīk vislabāk. Protams, izbaudiet un godājiet un cieniet Latviju. Es varētu novēlēt būt vairāk patriotiskākiem. Cīnīties par Latviju un arī darbos, ne tikai vārdos un tādā ziņā. Novēlējums ir tāds, ka man prieks, ka mēs atbalstam un priecājamies par mūsu valsti, mūsu dzimšanas dienā. Ceru, ka mēs arī to darīsim, piemēram, parastā ikdienā, un mēs to darīsim vairāk, un tā tas arī turpināsies.